Jautājums, kas daudzus nomoka, kāpēc cilvēki neatrod tos, par kuriem viņi, kā mēs sakam pēdiņās, droši zina, ka tiem tur ir jābūt, kāpēc neatrod savus kaimiņus, par kuriem tieši tāpat droši zina, ka tas bija ziņotājs Čekai. Kāpēc ir tāda situācija? Pirmkārtām, cilvēki, kas interesējas par šīm lietām, sadalās 3 daļās. Vieni tie, kuri atrod to, ko viņi tur cerēja atrast. Otri tie, kuri neatrod to, ko cerēja atrast. Un trešie tie, kuri atrod tur to, ko viņi necerēja atrast. Un man liekas, ka šīs tās pēdējās 2 daļas ir diezgan liels skaits, tāpēc mums ir skaidri un gaiši arī jāpasaka, ko mēs sevišķi negribējam propagandēt pirms šo te kartiņu publiskošanas, kad visas pasaules taisnību mēs nevaram sasniegt. Tātad mums pirmkārtām paliek militārā čeka aiz borta, tātad Baltijas kara apgabalā, atsevišķo karaspēku daļu, Baltijas kara flotes čekas, robežsargu čekas, tātad raķešu strateģiskā karaspēka čeka mums paliek aiz borta. Tā ir PSRS pakļautības čeka, kurā, protams, kādu laiku viņi turēja alfabētiskajā kartotekā arī savus aģentus, bet 80. gadu beigās tātad viņi tos visus aizvāc pie sevis. Tas jau rāda, ka Maskava šādi rīkojas, vedā ar arhīvus, aizvāc armijas aģentus un tālāk rāda, ka viņi atzīst Baltijas valstis par okupētām. Viņi atzīst tās par ienaidnieku teritoriju, un viņi saprot, ka Čekas darbība no 5 vai 10 tūkstoši aģentiem būs jāpārkārtos 20, 30 aģentiem, kā tas pienāktos un pietiktu tādai mazai valstī kā Latvijai. Tātad tas ir viens. Otrs, protams, mēs esam saņēmuši aktīvo darbojošos aģentu kartotēku, kas 21. augustā, nosacīt tur plus mīnus, tad tai brīdī aktīvi darbojās. Ja cilvēks ir nomiris 19. augustā, tad viņam teorētiski nevajadzētu atrasties statistikas kartotēkā. Viņš varētu kaut kādu laiku atrasties. Tiem, kas vēl tagad ir dzīvi un par kuriem cilvēki saka, bet šito taču skaidri zina, ka tas ir vecs čekis. Jā, pilnīgi pareizi. Viņš paliek vecs. Mēs taču redzam tos zīmodziņus tām kartiņām, kuras palika alfabētiskā kartotekā, bet izņemtas no statistiskās kartotekas. Ja? Mēs redzam zīmodziņu, tātad pārtrauc sadarboties, nevar viņu izmantot, atteicis sadarboties, vecuma dēļ vairs nav izmantojams. Ja viņš nav tajā 300 vai cik tie aģenti, kuri tad tiek saglabāti ar to zīmodziņu pastāvīgai glabāšanai. Ja viņš netiek ieskaitīts šajā te sarakstā, tad viņš tiek ņemts kaut kādā brīdī, tas mums vēl jāpēt, kurā brīdī, jo no statistikas kartotekas viņš tiek izņemts ar nākošo, acīm redzot, mēnešu 1. datumu, jo paskatoties statistikas kartotekā, mums ir izlūkošanas pirmai daļai čeks, tikai viena aģenta kartiņa. Bet alfabētiskā kartoteka ir pilna, sevišķi ar šīm te ar uzrakstu, ar šo te sarkano svītru, signaļnē. Tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tie ir izlūki, kas strādā no teritorijas. Jums esot stāstīts, tā es redzu vienā no preses publikācijām, ka dienā, kad sabēra maisos šo kartoteku, kādi esot atskrējuši, tas ir, jūs pats, man liekas, atstāstījāt, lai viņu aģentus oficiāli noņem no uzskaitas. Mēs tātad runājam par laiku, kad Čeka darbojas. Čeka darbojas, un to mēs arī redzam. Kāpēc tad pirmā izlūkošanas daļai nav statistiskajā kartotekā neviena, ir viens aģents tikai palicies. Tātad visi tur varēja paņemt, vienkārši ielikt roku čemodāniņā un visu to nodaļu izņemt ārā. Bet alfabētiskā kartoteka tajā brīdī, kad šie cilvēki atnāca, tie bija Čekas virsnieki, kur rūpējās par saviem aģentiem, alfabētiskā kartoteka bija iebērta šajos 2 maisos. Tur atradās vairāk tūkstoši kartiņas, un tad, lai viņa kaut ko izņēmtu, viņa atkal bija jāsaliek atpakaļ tur 6 vai 8 kastēs. Mēs jau redzam tam zīmuļā, šeit jau tā pirmais numurs ir kastīte, tad 3. kastīte 726. kartīte, 4. kastīte 966. kartīte. Un to vairs nevar izdarīt. Tāpēc, ja mums tie brīnumi ir šajās alfabētiskās kartotekās, pie tam ir arī tādi brīnumi, kāds ir no statistikas kartotekas, ir kaut kādas kartītes, ja ir cilvēki, kuriem ir 2 kartītes.
kartītes, teiksim, godmanim ir 2 kartītes, un pilnīgi vienāds, bet uz vienu ir šī iznīcināšanas arhīvā nodošanas zīmoks, uz otras nav. Tad viena ir paņemta no statistiskās un pielikt klāt pie alfabētiskās, tāpēc tur viņas ir 2. Bet princips bija tāds, ka to nevarēja tā kā bibliotekā ielikt, izņemt. Viss bija jāatraksta žurnālā, tāpēc jau tā žurnāla publikācija ir ļoti svarīga. Bet tā man atstāsta paši čekisti. To jau es varu... Viņi labprāt dalās savās stāstos? Dalījās. Tagad, ja viņi ļūtās ar vien labāk ieauguši šajā valstī un ar vien drošāk, jo, var jābūt vajadzēja kāds pāris toreiz nošaut, tāpat kā Čaušesku Rumānijā, un tad arī kaut kā būtu mierīgāk mēs šos 30 gadus vadījuši. Lato, vai jūs pārliecināt tas teiktais, ka Maskava šo visu? Jo tagad ir tādas vairākas tādas retoriskas tropas izveidošas, tādas retoriskas tādas rubrikas, kuras cirkulē. Viena no tām ir, ka par visu spēcīgo Padomju Savienības pārvaldi un arī šī brīža pat Krieviju zināmā mērā, kas, ja kaut kas šeit ir atstāts, tad tas ir darīts speciāli, tā ir, tā teikt, iedēta ola vai ilgspēlējoša sprākstbumba. Vai tas tā varētu būt? Vai jūs pārliecina šis arguments? Tas ir no tās pašas sērijas, ko jau pieminētā tēze par maisiem, kurus... vispār mums ir tā tad uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmas tēzes, kas tiek dažādos veidos izplatītas par to, kāpēc nekas tai kartotekā nav, ticēt viņai nevar un tā tālāk. Kur ir punkts pirmais ir tā tad no maisiem visu, ko tur izvilka ārā kaut kādā brīdī, skaidrs lieta kā. Otrais tā tad... Tāpatās pēc tam tur kaut ko ņēma nost, kaut ko tur lika klāt, skaidrs zināt, to noteikti, kā citādāk. Punkts trešais, protams, ir, ka tātad viss tas tika izdarīts speciāli taisni to atstāja, speciāli tādā formā, speciāli tādā apjomā, kā reiz, lai pēc tam neatkarīgai Latvijas valstī tur attiecīgā brīdī tur paliktu cūku, dzīvu vai beigtu un kas tikai būs. Es gribētu pilnīgi, ar pilnīgi svētu pārliecību teikt, ka nevienai pasaules čekai, lai cik viņa būtu visvarena un spējoša tur pārņēmusi visu pasaules pareģi, tur pieredzi un tā tālāk, prātā nevarēja ienākt tas, ko Latvijas valsts vadītāji ar savu valsti darīs nākamos 30 gadus. Un tā ka doma par to, ka šādai te totālai brauna kustībai palikt apakšā pēc noteiktiem kritērijiem sagatavotu kartotēku ar domu, ka tik būs un tik dos, man tas liekas absolūti absurdi. Man tas liekas. Bet protams, iedomājieties, ka jūs esat tādā vai citādā dzīves situācijā, kad jums vienkārši dzīve atkal vēl kaut kāda, varbūt citas skrūspils, ne tās, kas Maizīšu kungam liek izdomāt versijas un pie viņām turēties līdz pēdējiem elpas vilcienam, jo jūs zināt, ka citādi galīgi nebūs labi, jums personiski nebūs labi. Protams, ka jūs izdomāsiet vēl daudz ko un jūs darīsiet visu iespējamo, lai iespējami daudz cilvēku noticētu šim jūsu viedoklim. Un tāpēc man nav nevis mazākā brīnuma, ka, piemēram, ka es šodien skatos, kā Alfrēds Rubiks principā runā tieši to pašu, ko Raimonds Pauls par konkrētām VDK kartotēkas lietām. Tas ir tikai loģiski. Ko jūs sakat par to retoriku, kas šobrīd valda? Bet tā jau tāpat vecā retorika, ko jūs paceltu dienu augšā, tad, kad tās kartotekas tiks sagrābtas. Bet no kurienes tas nāk? Nē, viņi taču tūlīt sāk strādāt pret. Viņi taču sagatavo uzreiz versijas, kas tiek izplastītas. Tad viss kartiņas to čekus aģenti izbir uz trepēm. Tā ir pirmā dziesma, tad tur kaut ko varēja paņemt nost. Otra, trešā versija tur kaut ko varēja pielikt klāt. Tagad jau ir gudrāks versijas, tad
redziet, dažas kartiņas ir rakstīts ar rakstām mašīnu, ja, tad tās kartiņas noteikti ir viltotas, jo, redziet, pārējās ir rakstīts ar roku, un tāpēc tās ir sastādīts, numurs ir atstāts un iesauka ir atstāta, bet sastādīts viss ir uz citu cilvēku, tas ir atkal nākošais vervējums, un protams, tad, bet tie aģenti taču ir nervozi, viņi satiek uz ielas savus vai virsnieks pazīstams vai savus kuratorus un jautā viņiem, un tie taču viņiem atkal stāsta kaut kādas baumas, jā, man tur tas teica, viņi tur nāca un tā, un plus vēl arī, cilvēki, kur stāsta par 5000, kā esot pirks ārā un tā, bet es gribētu uzslavēt un vērst uzmanību uz to, ka lietas ir jāpēta, ja? Ka daudz kas jāpēta, un teiksim, jums pat nevajag varbūt šajā tā lietā iedziļināties, bet paņemam Lato izdotās grāmatas un paskatāmies, teiksim, te tāds Čekas telefona sarakstā ir tāds Iščenko, Aleksandrs Nikolai dēls, kuram ir Čekas slepenais telefons. Viņam kabinets nav norādīts, un mājas telefons var uz mājām viņam pazvanīt. Viņš sēž reliģisko lietu pārvaldē, jo коммунистическая номенклатура sarakstā skaidri un kā redzat, уполномоченный по Совета по делам религии при Совете министров СССР по Латвийской ССР. Viņš ir uzrakstījis заместитель Iščenko. Protams, šeit viņam ir pilsētas numuru un valdības numuru, te viņam ir Čekas numuru. Bet, veiciet šādas salīdzināšanas, veiciet kartiņu salīdzināšanas. Te taču ir ko salīdzināt un izdarīt daudzus secinājumus. Un, kad nāks mums tie žurnāli, tad mēs atkal salīdzināsim. Tad mēs iesim Deltā, skatīsimies un salīdzināsim tie meluģi vai tie, kuriem tā pati Sāba vadība, es nesaku, ka šodien Maizīņa kungs, bet iepriekšējā Sāba vadība teica, mēs tev paglābsim, mēs tev izņemsim kartiņas ārā un solīja, ka mēs jau esam izņēmuši tās kartiņas ārā. Nevēla viņi nevar izņemt, viņi tās nav izņēmuši un viss tur tas ir palicis, jo tādā veidā viņi to savus 20 aģentus, kā es jau teicu, izgaist. Bet otrām kārtām, tas vispār bija dziļi. Jūs zināt, ka tieši 20 aģenti. Apmēram, jā. Es tā uzskatu, ka Latvijai tā, ja viņi vairāk savērvējuši, tad lielāks kauns viņiem, jo tas nav arī ētiski, tas nav ētiski. Tas bija ideoloģiski pretējs. Jaunai varai izmantot šos. Lai pa to lauza galvu poļi, tur Vācijas Demokrātiskā republika, kur tā valsts kā tāda it kā turpinās. Ja, bet mēs sakām, mums ir 50 gadu okupācija. Mēs nesakām, ka tas ir mūsu orgāns, lai kā viņš tur gribēja varbūt iefiltrēties, iespiesties, pārnākt, pārmukt vai uzspiest mums kaut ko vai iesmērēt, es nezinu kā, bet šīs te visas pasakas, viņas viss ir pasakas, un mēs varam izpētīt, bet jūs taču ievērojat, ka taču naudu nedod. Zinātniskajā komisija jūs visu laiku pieminat arī tādu jocīgu darīšanu. Bijusī, nav nekāda bijusī komisija. Valdības līgums. Kārlis Kangers, šis komisijas vadītājs, uzsvēra mums pirms raidījuma, ka mums jāsaka bijusī. Es nezinu, ko viņš uzsvēra. Es redzu, valdības lēmums ir spēkā, un tur ir redzams ir tāda un tāda. Es esmu šīs komisijas loceklis, un tā lūdzu man arī godāt. Un jautājums ir tikai, ka šī gadā naudu visi esam iztērējuši, bet, es darbojos, man nauda nav noteicošā. Jūs teicāt jāpēt un minējāt šo te Iščenko piemēram. Kur viņš tagad, protams, bija un kāds vēl sūdzes attaisīja. Bet vēsturnieki saka, ka tā ir tieši problēma, ka tagad esot tā kā izmests tas viss cilvēkiem, un te tagad tie cilvēki tagad kaut ko pētīs, kaut kas būs, ka sabiedrība nav kompetenti to saprast. Sabiedrībai ir grūti saprast. Es neteikšu, ka sabiedrība nav kompetenta vai sabiedrība ir muļķi. Sabiedrība ir gudrāka nekā mēs domājam, bet pirms tam kaut kā no skapiem ārā, tur Rokpelns vēl daži iznāca, bet visvairāk, kā mēs atkal redzam, kā mēs šito izmetam, tad tūlītās tieši tie noliedzēji atkal ir. Un jūs ievērojat, ka tā, prese, ja mēs visplašāk aptveram radio, televīziju un tā tālāk, ka tā vispiesātinātākā bija aģentūra. Tur bija visvairāk jānodrošina šī stabilitāte vai kontrola, un kaut kādas sekas tur ir palikušas, ka mēs redzam, ka es neteikšu jūs, bet tātad žurnālisti, kaut kādi vēl citi slikti aicina tieši, tad visvairāk šodien es dzirdu, visvairāk tas un tas, un tāda pārraustīšana notiek, faktu pārbīde, kaut vai jūs pirmajā raidījumā, viņš runā un maļ, ne viņš to juridisko zina, ne viņš pats zina vispār kāds pa viņu spriedumā, kas ir rakstīts, viņš izplata galīgas
muļķības, vienmēr sakot. Un nevajag iedomāties, ka vervēja Rubiku vai komunistu. Vervēja taču pa Latviju stāvošs un krītošs cilvēks. Jā, bet šie cilvēki saka, ka ir bijuši tātad šie ārkārtīgie spaidi. Jūs pieminējāt tādu interesantu momentu kā sadarbības pārtraukšanu. Vai tādu bija daudz, vai tas bija iespējams? Jo tas ir ļoti lielā pretrunā ar to, ko saka par tām šausmīgajām sekām, kas varēja iestāties. Tur ir vairāk, kam ir vairāki gali, šī gadījumā ne tikai 2. Pirmais uzdevuma jautājumu, kāpēc 89. 90. Kā tad varēja kad jau viss atmoda un karoga plandās, neatkarīgi, ja mēs varējām šitā. Bet atcerieties, visas robežas lēnām gāja vaļā. Valūta, kooperatīva lēnām gāja varā, bet pāns par nelikumīgu darbību ar zeltu un ar valūtām bija spēkā. Mēs taču zinām, kā visi OBHSS un čeki, jo tas bija čekas pants, tas nebija milicijas pants. Tad visi šie, kas stāvēja pie uzpirkšanas punktiem, tie visi bija čekas vai OBHS aģenti, viņi ziņoja uz abām pusēm, un viņi sagatavoja, tātad šitas pirka, uz kurien viņš brauks, tad to sotaku nopirka, iešoja apakšpiksēs, un pēc tam tev tur Tallinā vai kur rūpīgi kratīja, un tā tālāk, tā 89. 90. gadā, kamēr beidzot to simtnieku atrada, un tad tev bija izvēle. Vai tu paraksti, vai tu tad uz 2-3 gadu iesēdies. Ja? Neviens to negribēja iesēsties. Tad arī bija viegli savērvēt tādā ziņā. Bet no otras puses tad skaidrs, ka čeks mais ir kustībā. Kaut vai vienkārši cilvēki mirst nost, viņi paliek veci, viņi vairs nav tajās pozīcijās, viņi vairs nav interesanti. Atskaitē, protams, mēs turam tādu kā rokpelnu, kurš daudz neko nepasaka, bet vēl svarīgi ir saprast, ka tie nav milicijas aģenti. Viņi neziņo par tiešu noziegumu. Pirmām kārtām tad atšķirsim informātoru no aģenta. Informātors ir pirmkārtām iestādes vadītājs, informātors ir partijas sekretārs, informātors ir kādra daļas priekšnieks katrā institūcijā, fakultātē, universitātē un tā tālāk. Viņam tādam ir jābūt. Viņš var nebūt, jo tie, kas mums ir tie zinātnieki, viņiem ir pirmās daļas. Tā ir atsevišķi uzskaita tikai ar 4 numuriņiem. Tie ir arī, es pieņemu, kā arī Maskavā tiek tādi uzskaitīti pie reizes, varbūt 3 eksemplāros tā kartiņa iet vēl uz Maskavu tiem zinātniekiem, jo viņš jau nav tāds ar 22-23 tūkstošu numuru, kas vienkārši tučī kaut ko. Bet jāsaprot, ka ne jau tas tučīšana ir tas sāls, ar ko atšķirās aģents no vienkārši informātora un uzticības persona, kas arī tikai informātors. Viņiem nevar dot uzdevumus, bet aģentam dod uzdevumu. Ārstam aģentam dod uzdevumu potējot jums poti iespricēt indi un jūs pēc 2 dienām aiziet ar sirdi. Un tādi gadījumi mums ir aprakstīti. Tad jāsaprot, ka tā lieta nav tik tāda vienkārši, ka mēs tikai runājam par kaut ko papļurkst. Bet no otras puses, es turpināšu to domu, ka viņi neziņo par kriminālu noziegumu. Viņi ziņo vienkārši informāciju. Tagad es gatavoju vienu tādu pārstāstu no preses par Trumpa pirmo sievu Čehoslovākijā. Viņa aizbrauka tur uz Kanādu, uz ASV, Trumps viņa apprecēja, un viņš pēc tam tur visu laiku ciemojās pie sievas vecākiem. Tur ir arī apkārt Čehu un PSRS KGB, visu laiku par Trumpu tiek ziņots, bet nekas slikts jau par viņu netiek ziņots. Tiek ziņots tikai atbrauca, tad runāja to, ko runāja, stāstīja, bagāts, jā, mājas tur. To jau tāpat jau zināja, kāpēc tā čeka sāk pētīt tu Trumpu un tā tālāk. Tad es tur gadu viņš tur vienās vēlēšanās demokrātiem ziedo, otrās. Un saka, nekāda jēga nav, tagad es republikāņiem, tad es ziedo republikāņiem, atkal nekāda jēga nav, tad nākošās vēlēšanās viņš ziedo abiem, tā kā te mums viens otrs Martinsons un kas tur. Atkal viņš saka nekādu. Un tad viņš pasaka vienu frāzi, ko varbūt čeki gaidījusi 6 gadus. Es pats iešu politikā un kļūšu par prezidentu. Un no tā brīža Trumps VDK kļuva gan Prāgā, gan Maskavā, kur, protams, bija viena sistēma. Interesanti. Un no tā brīža viņi sāka vest, un no tā brīža viņš ir novests līdz šitam, ka viņam tagad draud impeachment. Mucinkungs, man ir viens ātrais jautājums. Vairāki viesi šajā raidījuma ciklā minēja, ka studijas juridiskajā fakultātē bija tāda sensitīva lieta. Tur attiecīgi pārbaudīt tos cilvēkus, lai Es pieņemu, bet stājoties iekšā jau vajadzēja diezgan tur daudz dot. Bet jūs taču studējāt juridiskajā fakultātē? Jā. Man vecāki nebija ne karojuši,
nec kaut kur ārzemēs bija. Bet jums arī nebija piedāvājums pašam sadarboties ar šīm struktūrām? Nē, man nebija, jo man jau 3. kursa beigās jau viss fīrēja ārā. Varēja, viņi kaut kā izšķīrās. Tad varēja arī būt piedāvājums sadarboties. Viņi izlēma, ka uz mani piemēru tad notiks kaut kāda audzināšana vai dakterēšana pārējo vai kā. Lato, ko jūs domājat par šiem cilvēkiem, kas ir sadarbojušies ar šiem te, un sadarbojušies laikam jau visplašākā mērā, tieši tāpat kā jūsu publikācijas, šīs 2 grāmatas aptver visai plaši loku, gan tie, kas ir kompartijā, gan tie, kas ir strādājuši šajā te VDK struktūrā. Kas šie ir godājumi cilvēki, sava laikmeta upuri vai meidnieki, kā te centās tādas kategorijas izdalīt? Varbūt viss ir ļoti labi, varbūt viss ir absolūti attaisnojams. Es domāju, ka pasaulē ir pietiekami daudz cilvēku, kas arī Jūdas Iskariota labi zināmo darījumu uzskata par normālu biznesa praksi, konkrētiem apstākļiem. Noteikti var atrast bezgalīgi daudz dažādu argumentu, ka laikmets bija tāds, ka tas bija vispār pieņemts punkts pirmais. Otrām kārtām jāņem vērā audzināšana, mentalitāte, kultūra, valsts pārvaldes sistēmas īpatnības. Tālāk 3. ģeopolitika pilnīgi noteikti, jo tur bija diezgan saspringta tā situācija tīri ģeopolitiski. Tur Romas impērija, tur tas laikmets tāds. Un tad ceturkārt ir no ētiskā viedokļa raugoties rūpes par sabiedrisko drošību un par stabilitāti, par mieru un kārtību, kur pilnīgi noteikti cilvēkus, kas mēģināja no iekšienes graut pastāvošo iekārtu un tādējādi uzstājās par cienītā pilsoņa, izkarjot arī tur ģimenes labklājību un tā tālāk. Tā kā noteikti var raudzīties no šāda viedokļa un to pašu attiecināt arī uz šiem te cilvēkiem. Viņi nav pār vienu kārti metami tomēr. Kā katrs grib, tā lai skatās. Es neesmu soģis un soģi tad tāpat tās pietiek gan vienā, gan otrā pusē. Redzot tos uzvārds rodas kaut kādas, Man ir mans personiskais viedoklis un tā vienā vārdā klē negatīvs. Tā, pavisam īsi. Bet nav tā, ka es skriešu šiem cilvēkiem klāt uz ielas un teikšu, šitāds. Tas ir mans personiskais viedoklis. Ja man kādā reizē nāksies to paust publiski, kad es jutīšu, ka šī Jūdas Iskariota rehabilitācijas programma uzņem tādus apgriezienus, ka ne jau pavisam nav labi, tā ir cita lieta, bet Čekas kartoteka tika publicēta tāpēc, lai cilvēki zinātu, lai cilvēkiem būtu informācija. Tā informācija, kas viņiem tik liek, tad gandrīz 30 gadus. Pusminūtēm, kas mums tikai ir atlikusi, ko jūs domājat par šiem cilvēkiem? Es tik negatīvi nebūtu noskaņots, jo tādi bija tā laika apstākļi. Tas no otras puses vēl arī tā kā, izejot no padomju sistēmas, ja mēs skatāmies, bija goda, slavas un ne jau vēl te tā Andropovs tur visādas filmas par padomju čekistiem ražoja un visādas pasakas un sākot 17 pavasara mirkļiem un tā tālāk. Es domāju, ka cilvēki tomēr vairāk vai mazāk kaut kā tika piespiesti. Varbūt ir jārunā par to, ka, kādas balvas viņi par to saņēma, bet es domāju, ka nav tikai balvu jautājums, ka es domāju, vairāk vai mazāk nepatīkami tika piespiesti. Paldies! Tikamies citvakar!